Daudz no mums meklē dažādas elpošanas tehnikas, lai sevi tā kā attīstītu, atmodinātu vai novestu līdz kādam izdalītam stāvoklim. Bet pirms tu veici jebkuru elpošanas tehniku, vai patstāvīgi, vai grupā, saprotas priekš sevis viena ļoti svarīga lieta. Kāds ir tavs psihoemocionālais stāvoklis uz šo brīdi? Kas ir tas aicinājums, kāpēc tu vēlies taisīt kādu no elpošanas tehnikām? Jo ir vairāki iemesli, kāpēc mēs viņus taisam. Viens, lai sevi pamodinātu vai atmodinātu savus smadzenes, tā teikt, un pamodinātu savu ķermeni. Citreiz, lai nomierinātos emocionāli un fiziski. Un citreiz, lai tiešām radītu izdalītu apziņas stāvokli, ko var sasniegt ar elpošanu. Šim pēdējam man ir jāsaka, atbildība ir uz taviem personīgiem pleciem. Tas ir viens vai uz tiem cilvēkiem, ar kuriem tu to dari. Tāpēc pie pēdējā vienmēr esi ļoti, ļoti prātīgs, arī priekš sevī. Jo mēs nevaram zināt, kurā brīdī pārāk liela elpošana var izraisīt arī asinsrites traucējumus, kas var radīt dziļas fiziskas problēmas. Atceries vienkārši šo. Tā pašā laikā es tevi uzaicinu uz vieglu elpošanas tehniku, kuru es pats praktizēju, gadiem praktizēju un arī pasniedzu. Tā ir saudzīga elpošanas tehnika, kura sastāv no 3 soļiem. Pirmais solis ir viegla elpošana ar degunu. Ieelpa un izelpa ir tikai un vienīgi tātad caur degunu, bet šeit ir svarīgi, lai strādā mūsu vēders. Un lai saprastu, tad, kad tu taisi ieelpu, šis ir normāls vēders, kad taisi ieelpu caur degunu, vēders uzpūšās kā liela rasna bumba. Un tad, kad gaiss iet ārā caur degunu, tad vēders iet uz iekšu. Ja? Šādā veidā, kad mēs taisam kaut vai tikai elpošanu caur degunu, mēs veicam lielisku iekšējo orgānu masāžu, kas ir ļoti veselīgi, ja mums ir iekšējais aptaukojums. Vienlaiks mēs ļaujam strādāt apzināti ar diafragmu. Priekš prāta un emocijām šis ir ieelpa ir šeit, bet fiziska darbība galvenokārt ir šeit, nerunājot par to, ka strādā arī plaušas. Bet muskulāri mēs savu uzmanību gribam novērst uz šeieni, lai tas stress, kas ir galvā, nolaistos drusciņ zemāk. Un kā tas izskatās? Sākot lēni. Tātad tu redzi, kad strādā vēders, bet viss pārējais ķermenis ir absolūti mierīgs. Šo elpošanu ir ārkārtīgi viegli attīstīt, ja tu dari maziņas ieelpas, bet apzināti kontrolēta kustība ar vēderu. Un to ir izdarīt viegli šādi. Un pēc tam var palielināt amplitūdu. Ne ātrumu, bet tieši amplitūdu. Tātad, lai vēders vairāk strādā. Ieteicams ir pildīt pa posmiem, lai mūsu prāts pierod un lai mūsu ķermenis pierod. Lai tu saprastu, kā to tehniski izdarīt saudzīgi un vērtīgi, izpildi kopā ar manīm un brīžos, kad es pateikšu, uztaisam dziļu ieelpu un aizturam elpu. Tas nozīmē, ka mēs to darām un mazliet iepauzējam un pēc tam atmodinam kustību. Sāksim. Pavisam viegli. Tagad dziļi ieelpa, aiztur elpu uz dažām sekundēm un lēnām izelpo. Tieši tāpatās caur degunu.
Nākošā kustība ir tieši tāda pati, tikai mēs taisam vienlīdzīgāku elpošanu, tātad garāks ieelps, garāks izelps. Dziļa ieelpa un aizturam elpu un lēni izelp caur degunu. Un trešais solis. 2 ieelpas un izelp caur muti. Ja? Tātad šādi. Tātad 2 reizes mēs taisam ieelpu caur degunu un caur lūpām izelpu. Izelpu caur lūpām varbūt vai kā nu kuram ir ērtāk. Var gan tā, gan tā. Tas ir atkarīgs tīri no pašpersonīgās sajūtas. Bet izpildīsim 3. reizi un tad saliksim visu kopā. Tātad 3. reize 2 ieelpas caur degunu, izelpu caur muti, kontrolējam vēderu. Un dziļa ieelpa un lēni izelpa. Un pacenties kādu brīdi neelpot. Nu re. Tagad saliksim visus 3 soļus kopā pavisam īsā intervālā. Tas nozīmē, lai tu varētu reāli izpildīt šo elpošanas praksi, tev principā pietiek ar 1 līdz 2 minūtēm, ne vairāk. Un pie tādas aktīvas elpošanas vairāk arī nevajag. Tas ir pietiekoši, lai dabūtu gan atpakaļ enerģiju, gan nomierinātu prātu, gan arī justies tāda viegli tā apreibinoša. Labi, sāksim. Es pateikšu, kurā brīdī mēs mainam arī elpu. Sākam elpot viegli un tikai caur degunu. Pārējiem uz vienmērīgākām, dziļākām ieelpām un izelpām ar degunu. Divas ieelpas caur degunu, izelpa caur muti. Un dziļa ieelpa un mierīga izelpa. Un pasēdi ar sevi šajās sajūtās. Nu, lūk, es esmu pārliecināts, ka pēc šīm dažām minūtēm, 10, tu jūties pietiekoši labi, viegli apreibis,
diezgan labi uzlādēts un arī ar pietiekoši labu fokusu un mazinātu stresu. Izmanto saudzīgas elpošanas tehnikas, nevis lai muktu no realitātes, bet lai viņas piedzīvotu daudz kvalitatīvāk. Lai tev forša diena!